Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Lielākajai daļai cilvēku pasaulē ir teikts: parūpējies pats par sevi. Dari to pirmām kārtām. Ja pats neparūpēsies par sevi, tad neviens cits to nedarīs. Un es šeit jums šodien saku: aizmirstiet par sevi. Neizskatieties uz sevi un palīdziet citiem cilvēkiem. Ja mēs neesam gatavi nomirt sev, mēs būsim vientuļi. Mēs dzīvosim izolētus un vientuļas dzīves. Pavisam nedaudz cilvēku mūs sauks par saviem draugiem, un kad mūsu vairs nebūs, neviens īsti nepārdzīvos par to, ka mēs te vairs neesam. Mēs būsim nodzīvojuši savu dzīvi, taču pasaule nebūs kļūst no tā labāk, ka mēs te bijām. Ļauj man tev paprasīt, kādu mantojumu tu atstāsi šajā pasaulē. Mans mērķis jau pirms daudziem gadiem, es pateicu Dievam, ka gribu atstāt vismaz 100 augstākā labuma grāmatas par Jēzu, kuras cilvēki varēs lasīt 100, 200 gadus pēc tam, kad man šeit vairs nebūs. Un Dievs dara vairāk nekā nepieciešams, un es šobrīd esmu pie 135. Jums ir jāpasludina karš patmīlībai. Vienkārši pieņemiet lēmumu jau šodien. Es atsakos dzīvot kā patmīlīgs un egocentrisks cilvēks. Es tā nedzīvošu. Un vienīgais veids, kā tu vari uzvarēt patmīlību un alkatību, ir kļūt par agresīvu devēju un citu cilvēku svētītāju. Mēs dzīvojam ļoti uz sevi vērstā laikā, un iespējas būt patmīlīgam ir ik uz soļa. 2. Timotejam 3:1-2, bet saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks un iestāsies grūti laiki, kuros būs daudz stresa un apjukuma, laiki, kas grūti panesami un pārciešami. Vai kāds varētu teikt, ka esat diezgan pārliecināti par to, ka mēs šobrīd esam šajos laikos? Cilvēki būs patmīlīgi. Tas mums norāda uz to, kāpēc mēs esam grūtos laikos. Cilvēki būs patmīlīgi, galēji fokusēti uz sevi, tādi, kas mīl naudu, kurus vada alkatīgi kāri pēc bagātības, augstprātīgi un iedomīgi, lielīgi un nievājoši. Viņi izmantos citus, zaimos un izsmies, būs nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, bez svētuma un nepieklājīgi. Tās ir tās dienas, kurās mēs šobrīd dzīvojam. Mums ir vienreizēja iespēja spīdēt. Šis ir pats labākais laiks, kāds bijis, lai ieslēgtu savu gaismu. Ārā ir tik ļoti tumšs, un cilvēki meklē, cilvēki ir izmisuši. Kā jūs domājat, kāpēc tik daudz cilvēku izdara pašnāvību? Kāpēc jūs prāt ir tik daudz dusmīgu cilvēku, kas ir burtiski gatavi uzsprāgt jebkurā mirklī? Viņi zina, ka kaut kas nav kārtībā ar šo pasauli, taču viņi nezina pietiekami daudz, lai saprastu, kas tas ir. Es neesmu pārliecināta par to, vai jūs aptverat, cik vērtīgas ir tās lietas, par kurām es šodien runāju. Lielākajai daļai cilvēku pasaulē ir teikts: parūpējies pats par sevi. Dari to pirmām kārtām. Ja pats neparūpēsies par sevi, tad neviens cits to nedarīs. Un es esmu šeit, lai jums šodien pateikt: aizmirstiet par sevi, neskatieties uz sevi un palīdziet citiem cilvēkiem. Labi, ļaujiet man jums izstāstīt kādu nelielu un, manuprāt, skaistu stāstu. Jāņa 13. nodaļā Jēzus. Vispār es jums to nolasīšu un ļaušu redzēt pašiem, jo tā tas būs labāk. Mani pirksti ir tik sausi, ka nevaru. Neteiksim, ka te ir sauss. Es gribu teikt, ka mans jautājums būtu, vai pēdējā laikā esat kādam mazgājuši kājas? Jāņa 13, 17 panti. Paskatīsimies, vai jūs varat tik ilgi koncentrēties. Bet pirms Paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Redziet, viņš bija gatavs doties prom, un viņš gribēja viņiem parādīt pašu labāko piemēru, kādu varēja parādīt. Piemēru, ko praktizēt dzīvojot savu dzīvi.
Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmeņa dēlam Iskarijotam bija sirdī iedevis viņu nodot, Jēzus zināja. Man tas patīk. Zinādams, ka Tēvs visu bija licis viņa rokās, viņš zināja, ka viņam nav jādara tas, ko viņš taisījās darīt. Viņš ir ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, visa vara pieder viņam, taču vai redzat? Īsts spēks ir spējīgs kalpot. Varenākais no jums ir tas, kas visiem kalpo. Mēs to esam sapratuši nepareizi. Redziet, pasaule domā, ka būt par kalpu ir zema pozīcija. Taču Dievs saka pretēji. Taču redziet, zinādams, ka Tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš zināja, ka viņš šeit ir tikai uz īsu laiku, lai piepildītu konkrētu mērķi. Nu taču. Tu piedzimi tāpēc, ka tā bija Dieva griba, lai tu piedzimtu. Un ja tu tici Kristum, tad tu zini, kur dosies pēc tam, kad tava dzīve šeit būs beigusies. Tad nu varētu teikt, ka tu vienkārši ej cauri šai vietai. Šeit nav tavas mājas. Tu vienkārši dodies cauri. Dievam ir mērķis priekš tevis. Man tas patīk. Jēzus zinādams, no kurienes ir nācis un zinādams, kur iet, novilka savas virsdrēbes, apvilka kalpu priekšautu un nometies uz ceļiem. Savu mācekļu priekšā sāka mazgāt viņiem netīrās, smirdīgās kājas. Es, protams, atvainojos, taču neesmu redzējis diezko daudz vīriešu, kam būtu jaukas kājas. Lielākai daļai otrais pirksts ir garāks par lielo pirkstu. Es zinu, ka Deivam ir tas ir kā... Un viņi valkāja zandals un ielas nebija bruģētas un viņu kājas bija netīras. Un viņš mazgāja viņiem kājas. Kad viņš piegāja pie Pētera, 6. pants. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Un ieklausieties šajā, Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Nepārgarīgosim to, ko viņš saka. Tas, ko viņš saka, ir, ja mēs viens priekš otru neko nedaram, tad mums tā arī nav īstu attiecību. Tev nav daļas pie manis, un man nav daļas pie tevis. Interesanti, vai šajā pasaulē ir kāds, kas būtu gatavs īstām attiecībām, kur jūs esat gatavi atdot savu dzīvību viens par otru, un jūs izvēlaties kalpot un tik tiešām darīt lietas viens priekš otru. Es te vienu dienu skatījos pats savu raidījumu pa televizoru. Es tik tiešām mācījos pati no sevis. Es runāju par rītu, ka pati jutos, jūs jau zināt, rīti ir... Man ir vajadzīga mana kafija un mans klusums, es nevienu negribu runāt, es nevienam neko negribu darīt. Man vienkārši vajag vismaz stundiņu ar Dievu un izdzert manu kafiju, pirms es varu sakarīgi rīkoties. Amen. Kā mācītājs Tomijs saka, paldies Dievam par kofeīnu, līdz mirklim, kamēr svaidījums iedarbojas. Es atceros, kā Dievs, es to dzirdēju savā raidījumā, Dievs to rīt ielika man sirdī uztaisīt Deivam augļu salātus. Viņam patīk augļu salāti, viņam patīk, ka tas viss ir sagriezts.
Es paņēmu kādas 6 vai 7 lietas, sagriezu un ieliku bļodā. Nu, es negribēju viņam taisīt augļu salātus. Es gribēju apsēsties savā krēslā un lūgt par to, lai būtu par kalpu. Es gribēju apsēsties savā krēslā un lūgt par staigāšanu mīlestībā. Es negribēju to darīt praktiski. Kādā vakarā mēs ar Deivu devāmies uz kādu draudzi Floridā, kur man bija paredzēts sludināt. Un es īsti nezinu, ko es sludināju, bet tas bija kaut kas uz šo pusi. Mūs aizkavēja vilciens, un tas jau man aizkaitināja, jo es nespēju ciest, ja sanāk nokavēt savu dievkalpojumu. Un tad vēl, ņemot vērā to, ka bija izveidojies sastrēgums, Deivis sadomāja dot ceļu citām mašīnām. Un es sacīju, Deivi, mums nav laika būt jaukiem. Dabū mani uz draudzi laicīgi. Vai redzat, kādi mēs esam? Ir viegli aplaudēt par šīm lietām un sacīt amen, lasīt par tām, pasvītrot savās bībelēs, pat lūgt par to, lai daru šīs lietas, bet kad nonāk līdz tam, lai to darītu, un jā, es pagatavoju tos augļu salātus. Taču gatavoju protestējot. Labi, tagad klausieties. Un tā, viņš sacīja viņiem, jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Un man patīk 17. pants. Tagad, kad jūs zināt šīs lietas, jūs būsiet svētīti, ja tās darīsiet. Mazgāt kājas ir augsta pozīcija, un kad es runāju par kāju mazgāšanu, tad vienkārši runāju par nepārāk prestižu lietu darīšanu priekš citiem. Un tā es jums gribu izstāstīt kādu, manuprāt, skaistu stāstu, un es ceru, ka jūs to satversiet. Mana asistente, kura šobrīd te nav, jo viņa ir viesnīcas numurā, kamēr es sludinu un vācu visas manas lietas, lai tās varētu ielikt mašīnā un nogādāt atpakaļ mājās. Viņa ir mans administratīvais asistents. Līdz ar to viņa ir diezgan augsta pozīcija mūsu kalpošanā. Un viņa teica, ka kādu dienu viņa lūdza, un Dievs viņai pateica, sagatavojies paaugstinājumam. Un tā viņa domāja, nu kur tad es tikšu paaugstināta? Man jau tā ir diezgan augsta pozīcija. Viņš teica, es tevi paaugstināšu. Un es nezinu, cik ilgs laiks pagāja, varbūt tās bija dažas nedēļas. Un vai ziniet, es nevaru darīt visas tās lietas, ko es daru, un vēl mēģināt darīt visas tās normālās lietas, ko cilvēki dara. Un ir tā, ka mūsu mašīnas jau saulēcīgi atved visas mūsu mantas, un man to visu atgādā uz viesnīcu, un man vienmēr ir bijis kāds, kas izpako visas manas mantas, un visu sakārto, un visu sagatavo, izlūdina, ja kaut kas ir saburzījies. Un līdz ar to viss, kas man bija jādara, nonākot uz vietas, bija jāsagatavojas un jālūdz un jāpēr tas, ko sludināšu un jānoskaņojas dievkalpojumu. Sanāca tā, ka tā meitene, kas to bija darījusi 15 gadus, nolēma iet pensijā, un man vajadzēja kādu, kas varētu to visu darīt, taču man bija vajadzīgs kāds, kas ir patiesi organizēts, jo es neesmu cilvēks, kas var ceļot ar mugursoli. Man ir vajadzīgs viss, kas man pieder. Man vajag visu, man vajag rezerves variantu, jo nu nepatīk pirmais. Un, nu, piedodiet, man vienkārši vajag. Man vajag savu kafijas kanniņu, man vajag savu krējumu. Man vajag, nu, saprotiet, un ja gribat, tad varat domāt, ka esmu patmīlīga, taču es pietiekami smagi strādāju, lai dabūtu to vienu mazo lietiņu, kuru es gribu. Un tā es viņu pasaucu un sacīju, kā būtu,
Ja tu izlidotu vienu dienu ātrāk un parūpētos par visām manām mantām viesnīcas numuriņā. Un viņa teica, es to darīšu. Dievs jau man teica, ka man būs paaugstinājums. Un es domāju, kā gan tas varētu būt paaugstinājums. Bet ziniet ko, vienu dienu es atkal lasīju Jāņa 13. nodaļu, un man pielec. Es gribu teikt, ka man tiešām pielec. Redziet, tas, ko es viņai lūdzu darīt, bija cita kāju mazgāšanas forma. Tas bija, vai tu vari izdarīt šo vienkāršo lietu. Redziet, man tas nozīmē ļoti daudz, jo tas mani atbrīvo. Un ļauj fokusēties uz to, kas man ir jādara, un es uztveru savu darbu pie kanceles ļoti nopietni. Es nekad nenāktu sludināt nesagatavojusies. Es nekad nepieņemu lēmumu, es domāju, ka vienkārši tur ieradīšos un kaut ko pateikšu. Varbūt es beigās neteikšu to, kā esmu sagatavojis, bet vismaz es esmu sagatavojusies. Un es to satvēru, es todien nodomāju, es beidzot to satvēru. Dieva acīs tas bija paaugstinājums. Lūdzu, kāds satveriet to. Un tā Dievam ir paaugstinājums priekš katra no jums, kad nonāksiet mājās. Varbūt tie būs augļu salāti. Varbūt jums jāprūpēs par saviem vecākiem, kurus jūs ignorējat. Un kurš ir teicis, ka jums nav labi jāizturas pret saviem vecākiem tikai tāpēc, ka viņi nekad neko priekš jums nav darījuši? Tas ir tieši tas, ko Dievs grib, lai mēs darām. Jo mēs neesam parasti cilvēki. Mēs esam pārdabiski. Ļaujiet man jums nolasīt dažus stāstus, un jūs to sapratīsiet. Ja vēl neesat to sapratuši, jūs to sapratīsiet. Mazs puika, aptuveni 10 gadus vecs, kādā augstā decembra dienā stāvēja pie apavu veikala skatloga. Viņš bija ar basām kājām. Tā tad augsta decembra diena, un viņš ir ar basām kājām. Viņš skatījās caur logu un drebinājās no augstuma. Kāda sieviete pienāca viņam klāt un sacīja, saki man, kāpēc tu tik cītīgi skaties cauri logam? Viņš saka, es lūdzu Dievam, lai viņš man iedod apavu pāri. Sieviete momentāli paņēma viņu pie rokas, ieveda veiklā un palūdza darbiniekiem, lai atnes 6 pārus zeķu priekš bērnu un vēl, lai atnes bļodu ar ūdeni un vieli. Ievērojiet, ka viņai nevajadzēja 3 apstiprinājumus no Dieva un trompetes skaņas. Viņa ieraudzīja vajadzību un nekavējoties ķērās pie tā, lai to atrisinātu. Viņa nedomāja par to, vai šis mazais puika ir to pelnījis vai nē. Darbinieks ātri visu atnesa, viņa aizved mazo zēnu uz veikala aizmuguri, lai neapkaunot viņu, novilka savus cimdus, noliecās uz ceļiem, nomazgāja viņa mazās kājas, noslaucīja ar dvieli. Ap to laiku darbinieks atnesa zeķes, viņa tās uzvilka viņam kājās un tad nopirka apavu pāri. Tad viņa paņēma atlikušos zeķu pārus un atdeva tos puikam, noglāstīja viņam galvu un ejot prom sacīja. Nav šaubu, mans mazais, ka tagad tu jūties daudz labāk. Apjukušais bērns skatījās. Paķēra viņu pie rokas un ieskatījies viņai sejā ar asarām acīs sacīja, kundze, vai jūs esat Dieva sieva? Šis ir Tedija Stallarda stāsts. Tedijs Stallards neapšaubām kvalificējās kā viens no pēdējiem. Viņam grūti gāja skolā, viņš bija ļoti nevīžīgs. Nemācēja izteikties un bija necils pēc skata. Pat viņa skolotāja Tomsons kundze tā vien šķiet, ka izbaudīja sarkanu krustu atzīmēšanu pie viņa daudzajām nepareizajām atbildēm. Ja vien viņa būtu uzmanīgāk papētījusi aprakstu par Tedu, jo lūk, kas tur bija teikts. 1. klase, Teds ir daudz sološs savā darbībā un attieksmē, taču viņam ir smaga situācija mājās.
2. klase. Tec varētu būt labāks. Mamma ir smagi slima, un viņš īsti nesaņem atbalstu mājās. 3. klase. Tec ir labs puika, taču pārāk nopietns. Viņš lēni apgūst vielu. Tajā gadā viņam nomira mamma. 4. klase. Tec ir ļoti lēns, taču labi uzvedās. Viņa tēvs neizrāda par viņu nekādu interesi. Pienāca Ziemassvētku, un bērni sanes dāvanas un salika uz skolotājas galda. Arī Tec atnes dāvanu. Tā bija ietīta brūnā papīrā un aplīmēta ar skoču. Tomsona kundze atvēra katru dāvanu, un bērni stāvēja blakus vērodam notiekošo. No Teda iepakojuma izkrita bezgaumīga lēta aprots, kurai iztrūka vairāk akmentiņu un kādu lētu smaržu pudelīti. Bērni sāka smīkņāt, taču Tomsona kundzei pietika saprāta viņus apklusināt. Momentāli uzsmidzinot smaržas uz savas rokas un uzliekot rokas sprādzi, lai to valkātu. Dienas beigās, kad pārējie bērni jau bija aizgājuši, Teds pienāca pie skolotājas galda un teica: Tomsona kundze, jūs smaržojat tieši kā mana mamma, un viņas rokas sprādzi jums ļoti piestāv. Man prieks, ka jums patīk mana dāvana. Kad viņš aizgāja, Tomsona kundze nometās uz ceļiem un lūdza, lai Dievs viņai piedod un izmaina viņas attieksmi. Un varbūt, ka daudziem no mums arī tas ir jāizdara šodien. Amen. Un visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Nākamajā semestrī bērnus sagaidīja izmainījusies skolotāja. Tāda, kas bija gatava mīlēt katru no viņiem, īpaši tos, kas lēnāk un vēl jau vairāk Tedu. Brīnumainā vai arī netik brīnumainā kārtā Teds sāk mācīties labāk. Viņš panāca pārējos bērnus un pat apgāja dažus no viņiem. Pagāja laiks, un Tomsona kundze neko nebija dzirdējusi par Tedu jau ilgāku laiku. Tad vienu dienu viņa saņēma šādu ziņu: Dārgā Tomsona kundze, es gribēju, lai jūs būtu pirmā, kas par to uzzina. Es pabeidzu studijas kā 2. labākais klasē, ar mīlestību Teds. Pēc 4 gadiem atnāca vēl viena ziņa: Dārgā Tomsona kundze, man tikko paziņoja, ka es pabeidzu studijas kā labākais klasē, un es gribēju, lai jūs būtu pirmā, kas par to uzzina. Universitātē negāja viegli, taču man te patika, ar mīlestību Teds. Un vēl pēc 4 gadiem: Dārgā Tomsona kundze, sākot ar šo dienu, esmu medicīnas doktors Teodors Stalarts. Vai varat iedomāties? Es gribēju, lai jūs būtu pirmā, kas par to uzzina. Nākošā mēneša 17. datumā man būs kāzas. Un es gribētu, lai jūs ierodaties un sēžat vietā, kur būtu sēdējusi mana mamma, ja vien būtu dzīve. Jūs esat vienīgā ģimene, kas man ir palikusi, jo tētis arī nomira. Tomsona kundze ieradās uz kāzām un sēdēja vietā, kur būtu sēdējusi Teda mamma. Tā līdzjūtība, kuru viņa bija izrādījusi jaunajam puisim, nodrošināja viņai šādu privilēģiju. Amen. Labi, manuprāt, mums tagad vajadzētu lūgt. Tēvs, es zinu, ka daudz no mums šodien esam sapratuši, ka mums ir jāizturas labāk pret cilvēkiem. Mums viņi ir jānovērtē un jāaptver, ka tik daudz cilvēku šajā pasaulē cieš. Un reizēm, pat ja viņi rīkojas slikti tāpēc, ka viņiem sāp. Kad mēs lūdzam pēc paaugstinājuma, tad ļauj mums saprast, kas tad īsti ir paaugstinājums. Noliec ikdienā cilvēkus mums ceļā, kurus mēs varētu svētīt un palīdzēt viņiem. Vai tas būtu kāds laipns vārds, vai pusdienas, vai mēneša īra, kuru mēs nomaksājam, vai pat vienkārši smaids. Dod mums žēlstību aizmirst par mums pašiem, uzticoties Tev, Dievs. Kad Tu parūpēsies par mums, kamēr mēs parūpēsimies par tiem cilvēkiem, kurus Tu noliec mūsu ceļā. Piedod mums par visām iespējām, kuras esam palaiduši garām. Taču mēs lūdzam, ka Tu mums dos vēl iespējas. Un ļausi mums palīdzēt cilvēkiem un atstāt mīlestības mantojumu pēc tam, kad būsim aizgājuši pie Tevis uz mājām. Jēzus vārdā. Āmen. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Myers kalpošanas draugiem un partneriem.